daudz rakstīts, trauca atpūsties, ieturēt tādiem svētiem. Arī uguņošana tur notika diezgan intensīva tāda pirotehnika. Tā kā vasarī, kad jūs iesiet pa Vasaru ielu, pamaniet, visas mājas orientēti uz sauli, uz dienas sauli. No rīta, dienas un vakara saule orientēti. Nevis pēc ielas, nevis uz ielas pusi, bet uz sauli. Un tā māja Olgas ielā, es vienkārši atkāpjos, tāpēc, ka viss tā saistīts ar šo vietu, jo vasarnīgi brauca no šejienes tur. Jā, jo pāriesim pāri un tur jau Vasaras ielā. Olgas iela, jūs pamaniet Olgas 2 un Olgas 3. Olgas iela tādas kolonas, barakānas. Šīs kolonas tas iekšējais kolonas. Jo tagad ir veids pētīt to vasarnīcu, ar viņu konsultēju. Viņš saka, ka viņa būvētāji kļūst mazot. Viņš saka, ka tas ir 1850 gadu. Jo es arī domāju, Olgas ielā, Olgas 2 paskatāties pretim tādu kolonātas māju. Nu, es ceru, ka jūs Rīgu pazīstat, jā. Tur ir aizmuguris fasādi iziet uz ielu. Aizmuguris fasādi. Un kad jūs iesiet pa Medus ielu, tur ir arī māja aizmuguris fasādi iziet uz Medus ielu. Un Medus iela iet apkārt šai vasarnīcai, jā. Jo iela ir jauna nekā vasarnīca. Un nometņu iela, jā, dzirdat, jā. Un nometņu iela ir tur, kad jūs ejat preti kinoteātrim bijuši radio, viņš saucas Sakanalsma vai kāda bija. Tur ir dziļumā ir arī milzīga vasarnīca. Nesen radio tur speciāla apskūta vasarnīca. Tā veranda var šo vietu, jā. Vienkārši, šodien liekas, ka tukštējis, kas te bijis, tas ir briesmīgs. Otrais, šis ceļš aiziet uz Tūžu, uz nometņu ielu. Dartas iela bija Palīgi ielā, tas ir Kalēļu iela, tur Kalēja strādāja, jo te ir ļoti laba vilkme, jo te ir kalns un apakšas vēl uz augšu. Un pa nometņu ielu, nometnē no 1870. gada atrodas Stradiņas teritorijā. Visi tie koki, alējas, tas ir vecas nometņas alējas. Jo 18. gada nometņi pārvietoja uz salas. Tā kā arī Karavīna atcerā, kad viņš kādreiz Napoleona rajona, jo Napoleona gada sāka grupas un grunts, sāka likvidēt darbojas, ka nometnes iela, jo tur nāca prece, nāca ar vailām, ko vēda, ar kuģišiem vēda, vezumnieki, te milzīga satiksme notikas, jā, jo tādai nometnī diezgan daudz vajag, jā, pārtikala, ieroči, aizvērijas nometnē, lādīgi, kāds karavīram vajag, šinēles un neko vajag, jā. Tā kā redzēt arī tāds moments. Un tagad, kāpēc šīs lielas mājas šeit? Nu, kāpēc? Kas var atbildēt? Kāpēc citur nav atseidīt? Ne? Tas saistīts ar postošanu.
Šeit līdz 10. gadam, kad pirmo māju uzbūvēja 13. gadā, jā. Šeit bija malku, vai preģitrīs, labība, šeit un pretējā pusē, pretējā kaucijas ielas. Un šī nodarbe bija ļoti izdevuta, jo agrāk gāvēja šī dabiskā ceļa, un visai Daugavai, visu Daugavu, katreiz brīnumā arī Kosta bērzu viņu sauc, vai Kosta Revenijas vadīja, tas ir malka tā skan ne visai labi, jo ar tos malkas jau šeit ir darbi gruntsgābos, labai vērtīgu koksni, kuru vēlāk izmantoja rūpniecība, jo koksni bija jāžavē 5 gadus. 5 gadus tas stāvēja rūpniecība. Gruntsgābos bija daudz vērtīgāk priekš koksnes, nevis būvēt īres mājas, īres tīkniecības mājas. Protams, kad šie būvētāji sapratuši, ka šie gruntsgābos ir zelta vērts, jo šeit bija lieli dzīvokļi, skats uz Rīgu, skats uz Daugavu. Daugava nebija tāda mirusi, kā šodien, tur ir visādi kuģiši. Kuģiši nāca jau dziļi līdz kontinentūram, no tāda vai atmosfēra. Tā kā šeit bija laivas, te ir jahtas, te jau svētdien daudziem tur ir jahtas, jahtas, te ir bagāti cilvēki, izbrauc ārā, protams, no šeit skatīties. Milzīgs prieks tiem cilvēkiem, tāda māja ar brīnišķīgo skatu. Nu, apmēram es par šo pastāstīju, kur mēs aiziesim līdz Daugavdrivas ielai. Pa ceļam mēs redzēsim tādu aleju, tādu vecu kauciju aleju. Iela tikai šeit, jo šis Amēra bulvārs ir jauna, jo tur atrodas milzīgs gruntsgabals ar dabisko ezeru. Tādu ezeru pa vidu, kur apmēram tās bijušas institūta ēdnīca, tāds apaļais lotis, tur bija dzīves, ielas dzīves. Viņš bija arī kā melorācijas dzīves. Tas. Tas ir bagātības simbols. Tāpēc, ka šeit bija lielākais trakījums.
tagad mēs esam Daugavgrivas ielā viens pagalmā, jo šīs grunts gabals vēl turpinājās. Redzēt, koki aizgājuši tur, kādreiz iela platak bija. Daugavgrivas tagad ir klusa iela, bet kādreiz viņa bija viena no skaļākiem. Un 1807, kas te bija? Te no sākuma bija vasarnīca. Tur mēs vēlāk pāriesim es parādīšu, tur redzamā vienā 18. gadsimta beigām ēkas. Faktiski Kaunciem iela un Daugavgrivas tikai divas 18. gadsimta ēkas, beigas, protams, jā. Un šī tur ēka, tā ir arī kā vasarnīca, jā, bijusi. Viņa kaut neorientēta uz sauli, jā, viņa vairāk orientēta uz ielu, tāpēc, ka Daugavgrivas iela ļoti veca. Jā, Kaunciem Daugavgrivas ielas ir vecas ielas, jā, kas ir savienojas ar Raņķu dambi un attiecīgi ar Kaunciem pagastu, un tur attiecīgi ar Bolderē Daugavgrivu. Un šeit bija no sākumā, kad vēl neattīstījās, jā, tā būvniecība Rīgā, jo 1870. gada, kad te tiek uzbūvēta vasarnīca. Ļoti skaista vasarnīca, apmēram, kur tā māja ir. Un īpašnieks Dr. Bilovs ar diviem L, jā, Dr. Bilovs bija zobārsts, un viņš apkalpoja visu, kā teiksim, visu Pārdaugavu. Uz to brīdi iedzīvotāji nebija tik daudz, viņš samērā turīgs bija. Un viņa dārs, māja te pa vidu sanāk, ne pie ielas bija māja, bet dziļāk, un divu stāvu vasarnīcas pasakainais projekts. Arhīva izkopēja ārapās. Un šīs dārs gāja līdz Zundai, līdz ūdens ielai. Jo viņš izmanto viņu kā pastorāla, teiksim, skatu. Tur aitiņas ganījās un tā, lapenes bija uzbūvēts un arī no savas vasarnīcas viņš varēja vērot, jo rūpniecība vēl nebija tik daudz sabūvētas rūpnīcas tur pie Zundas. Un tā kā šeit arī kādreiz bija. Pretī mums ir īpatnēja māja. Rīga bija, šodien šī ir vienīga māja palikusi, bet faktiski Rīga bija divas mājas. Skarņu iela 11 vai otra, kura, kad dega Pētera baznīca, viņa faktiski sabrukusi, jo viņa bija ļoti sarežģīta konstrukcija. Kā jūs zināt, šai māja ir savāda konstrukcija. Parasti trepju telpa ir pa vidu, lai var balstīties, jo agrāk bija koka sijas, jā, balstīties. Bet tā ir māja Skarņu iela, kura vien pret vienu bija, kā šie, varbūt mazliet atšķirās, jā, bet stilistiski viņš saucas Hanza stils. Redziet, tā kā Hanza augšā, jā. Te ir klasicisma, Biedermeira un barokālas daži elementi, jo Vācija viss tas stilus diezgan labi. Tur piebūvēja 3 stāvu, tāpēc, ka šaura iela līdz ar to. Un bet te, kas redz vēl koka mājiņa, tikko nesen izdegusi, tā ir ļoti veca māja. Tā viņa kādreiz bija viens stāvu, 1820. gada, es domāju, būvētā, spriežot pēc, tā ir tāda milzīga guļbūve. Un vēlāk Konstantīns Pekšins projektē otro stāvu. Ļoti skaista māja ar vitrāžiem, bet, diemžēl, sabrukusi stāv tukša jau vairākus gadus. Un šeit atradas, kāpēc Hanza stils? Tāpēc, ka kādreiz tāds bija Fricis Strauss, viņa dēls Aleksandrs un virs durvīm ir AS, vēl monogramma vēl var saskatīt. Viņš ir nopirkt šo vietu, jo šeit jau no 1885. gada atrodas Desu darbnīca. Desu skārnis. Kāpēc šeit? Tāpēc, ka zemnieki brauc pa Daugavgrivas ielu un te nodod. Un te ļoti izdevīgi. No turien brauc, no šeien brauc un te nodod gaļu, lopus, dzīvsvāra, protams, jā. Un sākumā bija tāds, ka Sikovski un Frits Strauts no Tulkuma. Viņš nāk 1892. gada nopērk šos gruntsgabalus un sāka attīstīt to fabriku. Viņa faktiski iziet Ergļa iela, Daugavgrivas un Kaunciem iela. Uz visām pusēm ir milzīgi korpusi, jā.
Šo māju viņš pēc arhitekta Jāņa Augšņa projekta, bet te no Augšņa es redzu tikai torni. Pārsvarā te iespaidoja pats Strauss, jo viņš gribēja tieši, jo mēs Hanzas valsts, un es sapratu, ka viņš karku vācietis, ja, jo no Tukuma nāk, bet briesmīgi vācu orientācijas. Varbūt sieva viņam bija miesnieka amatmeistars, viņš Jāņa Gildes vecākais. Jāņa Gilde ļoti daudz latvieši, kuri izdeva sev par vācieši. Jahtkluba biedrs, redziet. Rīgas centrāla desu fabrika. 150 strādnieki strādāja. Tas ir liels skaits. 150 strādnieku šeit strādāja. Un tāda tipa ēka tikai vienīga Rīga. Es otru tādu neesmu redzējis. Ir citi stili, bet tieši šis Hanzas stils. Jā. Kas vērtīgs šai mājai? Ir metāla slēgi, ir jugendstilā. Jā. Jo 10. gada nāca pārējā no jugendstilā uz nacionālo romantismu, tāda pakāpeniska pārējā. Vēlāk nāk neoklasicizms. Un šeit ir visdzīvākā vieta arī no cita viedokļa, jo, redziet, šo māju būvēsi tādu jocīgu uzvārdu Karolīno Membo, ja, Membo, nezinu kādas izcelsmes, tā kā neigiri vārds kā Membo, jā, un šis ir, varbūt viņa no Skotijas, jo mums ir liela kolonija bija, Armitstead, jūs zināt, un Itāļu kolonija Rīga bija, un viņš tādā angļu stilā, jā, tādas ir arī Ukraiņu pamatskola, kur ārzemju valodas fakultātī, aizmirsu Visvalža, laikam saucas, jā. Tur arī tāda paša stilā. Blakus tā tīrais klasicisms, tā ir Āgenskalna aptieka. Protams, ka šeit ir centrs, te jābūt fotodarnīca uz to pusi, te jābūt aptiekai un visam tādam lietam, kur koncentrējas daudz cilvēki. Viens nodod gaļu, pēc tam aiziet uz aptieku nopērk, jo laukos visur nebija aptiekas, un tā tālāk. Un šeit ir vasarnīca, ja? Tā kā tāds pavisam savādāks stūris. Tas ir traktieris, jo, protams, krogu te daudz. Jo zemnieki pārdodot kaut ko, protams, kaut kā vajadzēja apmazgāt vai atzīmēt veiksmīgu pārdošanu, pirkšanu. Pie tām jūs lasiet, varbūt, kā uzpircēji ne tikai naudu maksājuši, bet zemniekiem devuši svilpītes un lētas cigāras, un tādu viņa kroga uzpīpē cigāru un pasvilpo svilpīti, jāizved mājas vēl klāt. Jā, šis ir stils, jā, durvis. Bet šīs reses ir jugas. Tam ļoti labs. Tagad daudz kas izdīšanās, tāpēc, ka Žakevičs būvēja savu sabrukmāju, viņš nojauca veselu kvartālu. Bet tur ir augsts. Un šī ēka, Baltijas institūts tagad, tas ir Karčkineviča Āgenskalna tirgus. Viņš kalpo, strādāja tā kā universāla ēka. Sākam te apakšā kāda bija, redzēt kādas vēlēs renesanses. Un pēc tam bija tirgus, tad, kad viņi vēlāk pārvietoja uz tagadēju Āgenskalna tirgu rajonu, faktiski visu 896. būvēta
Viņš uzskata, ka viņš jau neizbija, kad viņa atrēķina uzskata, ka visas mājas, te koka mājas sākas, 2 stāvu koka mājas, tādas pašas kā Aginskalna ielā. Bet no sākumā, jo šeit ir Švarcmuiža, mēs atradamies juridiski Švarcmuiža, nevis Aginskalnā, bet visus dokumentus rakstīts Švarcmuiža. Un dr. Švarcs visiem neļauj no sākuma šīs mājas izmantot kā tirdzniecības iestādes. Ja būvē māju 890. gadi, tā par to laikmetē es runāju, tad bija jāprasa viņam atļauju. Un Hačkiņevičs, vai viņa bija tik izskatīga vai ko, viņa saņemā tas atļaujas. Un visi tie pirmie stāvi, kur dzīvoja vasarnieki vai pastāvīgi iedzīvotāji pārvērtas par veikaliem. Te arī tipogrāfija, litogrāfija, viss tas, kas nepieciešams ir cilvēkiem. Mēs iesim tagad Ērgeļu ielu garam, tur viena māja ļoti skaista, otra tagad apšūtā ar šo durvis izvalstus, ja. Un nākošā atkal Krogas iela. Kāpēc Krogas? Krogi, kā jūs sapratat, ir liela kustība, Krogu vajadzēja ļoti daudz. Krogas iela atrodas lielākais krogs Aginskalnā. Jā, tas vēlāk, protams, parādās, par kur es stāstīju, jā. Tā ir 5 stāvu māja, jā, bet, teiksim, sakotnē, šeit ir krogs, tur krogs, Krogas iela un vēl viens krogs, Sētas iela. Jūs ziniet, kā nosaukums izveidojas? Nevar iedomāties, jo tas bija Caunes krogs. Dobeles zemnieks Caune uzvardā. Un vācieši tulkoja Cauni, iznāk Sētas ielā, Sētas krogs, jā. Tā kā faktiski tā ir Caune, nevis Sēta, un šis krodziņš, teiksim, pārvērtas par ielas nosaukumu. Tā ir īsākā iela, cik te mājas ir 3. Otra puse ir arī vasarnīcas, kur sākas daudz, tas sākas vasarnīcas. Vēl Latvijas laikā bija dakstiņi jumti, vēl tas mājas pastāv. Kad viņas nojauc vai kādam jau laika nojauca tas viss mājas. Tad iesim uz priekšu. Liela fabrika. Šeit arī koka mājas. Strauss palika diezgan turīgs, un te viņš jau būvē garāžas. Šīs ir 2 garāžas, nevis. Redzēt, tur ir savādāk ventilācija. Es neesmu vēl tik tālu izpētījis, kam konkrēti viņa, it kā Martiņam, es to neesmu vēl noskaidrojis. Bet galā, tur, kur stāvaži tagad, tā ir lielākā bērnu slimnīca vai bērnu poliklinika vai klinika, tā nosauksim klinikā, doktora Neimana klinikā. Ļoti daudzi, kur es satiku cilvēkus, ir dzimuši šī klinikā, jā, un Latvijas laika cilvēki, un ārstējušies, teiksim, kuriem tagad jau 80 gadi. Tur vēlāk piebūvēja tur zivju, jo zivnieki zvejnieki bija ļoti bagāti. Un tur iespējams, ka tur bija tāda Ērgeļu darbnīca, jā, tāpēc, ka šīs mājas, tā ir Strausa māja, jā, dzīvojama, tur lieli dzīvokļi, un pretī arī